galvenais uzdevums ir biznesa analīze. No dažādiem veidiem mēs analizēsim riskus, konkurentus, SWOT analīzi veiksim ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantosim dažādus rīkus un turpināsim lietot ChatGPT, arī Claude, ja kāds vēlas vai Gemini, bet tie galvenie rīki, ko mēs šodien apskatīsim, ir Perplexity, Grok un Notebook LM. Alberts raksta 4.0 zaudēja, nekas, mēs šeit esam, lai mācītos, un gan jau veiksies labāk kaut kur vēlāk. Nākotnē, skatoties šiem attēliem. Jo vairāk strādāsiet ar mākslīgo intelektu, jo vairāk pamanīs. Pirmais rīks, ko mēs apskatīsim, ir Perplexity. Un, lai saprastu, cik daudz runāt par pašu funkcionalitāti, ierakstiet lūdzu šatā plusiņu, ja jūs esat jau kādreiz lietojuši Perplexity, un mīnusiņu, ja neesat iepriekš lietojuši. Jā, redz diezgan liels plusiņu birums salīdzinoši ar citām grupām. Bet ir arī gana daudz mīnusiņu. Raits raksta, jau izmanto kursa darbā, ļoti labi. Arī pastāstīšu, kāpēc šis rīks ir viens no labākajiem. Arī raksta tikai mājas darba pildīšanai. Ok, paldies, sapratu. Jā, apmēram puse jau ir mēģinājis, un nevienā citā grupā man tik liels plusu īpatsvars nav bijis. Tagad man jādomā, vai jūs esat tādi īpaši zinoši, vai vienkārši ir kursa noslēgums jau daudz rīks esat paspējuši izmēģināt. Bet varēsiet izmantot arī tās zināšanas šodien ļoti labi. Pēc izstāstīšu arī galvenās funkcijas tiem, kuri nav lietojuši, līdz ar to neuztraucieties, visu parādīšu, kā tas strādā. Bet mazai atkāpēji. Skatījos, YouTube bija pieejams ieraksts no TED Talks raidījuma pasākuma. Gluži ne raidījumi, droši vien daudz no jums ir dzirdējuši. Tāds globāls liels pasākums, kurā bieži vien ir ļoti labi runātāji. Kur Raits raksta, pirmajā darbā bija jāslīdzina dažādi rīki, ieskaitot Perplexity. Nu, jā, esam ar Arturu nejaušām salikuši tomēr to saturu mazliet līdzīgu. Bet nekas šodien mēs Perplexity izmantosim citām vajadzībām, un tas būs tikai kā solis, lai mēs tiktu līdz notebook LM pielietošanai. Bet atgriežoties pie man iepriekš teiktā, klausījos TED Talk sarunu, kurā runāja Perplexity izveidotājs Arvinds Srinivas. Pirmajā mirklī viņš noteikti nav kāds harizmātiskākais cilvēks pasaulē. Jā, nevar salīdzināt ar Steve Jobs vai to pašu Bill Gates, kā viņš runā. Bet tā viņa runa man ievilka, un man patīk, kā viņš uzreiz pajaukoja sākumā. Ir ierasts tehnoloģiju uzņēmums lielos veidos cilvēki, kas ir izkrituši no augstskolas, to pašu Steve Jobs atsaucoties un citiem. Viņš pajaukoja, ka viņš ne tikai nav izkritis no augstskolas, viņš ir turpinājis iet augstskolā, viņš ir pabeidzis augstskolu un vispār viņam arī doktorgrāds. Un tajā sakarā viņš minēja tādu interesantu faktu, ka, ja mēs skatāmies uz visiem šiem jaunajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem, tad ir ļoti liels īpatsvars īpašniekiem, kas ir veidojuši šos uzņēmumus, kuriem ir doktorgrāds. Tīpaši, ja mēs salīdzinām ar citiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Jo bieži valdīja tas stereotips, varbūt joprojām, ka pārsvarā tos lielos tehnoloģiju mīlušus uztaisa dažādi izskatēji no augstskolām, un tad bieži vien bērni skolās atcels, ka, hei, Steve Jobs taču nemācījās augstskolā, viņš parši mācījās, bet nepabeidz, un tā. Bet mēs tāds interesants īpatsvars, tagad skatoties tiešām mākslīgā intelekta uzņēmumiem, ka tiešām ir īpašnieki dibinātāji ar ļoti augstām zināšanām, ka tas mainās. Savā prezentācijā Arvinds runā par Sokratu. Sokrats, tātad sengrieķu filozofs, uzskatīja, ka visas nelaimes un netikuma pasaulē rodas no nezināšanas, un uzskatīja, ka dvēseli var kopt iegūstot tikai jaunas zināšanas, bet pie patiesām zināšanām var nonākt tikai dialogu ceļā, tātad sarunājoties. Un šeit ir redzams arī ekrānā viņa teiciens, ka patiesa gudrība nāk pie katra no mums, ka mēs apzināmies, cik maz mēs patiesībā saprotam par sevi, par šo dzīvi un par apkārtējo pasauli. Un Arvinds pārfrāzē šo Sokrata teicienu un saka, ka progress var tikt sasniegts tikai uzdodot labākus jautājumus. Ja, viņš mēģina parādīt, ka vispār tā civilizācijas attīstība vismaz pēdējos 1000 un visas 2500 gadus arī ir notikusi, ja visu laiku nemitīgi uzdodot šos jautājumus, ka tas ir bijis kaut kāds mūsu attīstības kodols. Un interesanti, viņš atsauc arī uz fiziķi Davidu Dodžu, kurš ir teicis, ka cilvēki ir vienīgā suga, kas uzdod jautājumus par to, kas jau ir zināms. Nu, piemēram, mums ir zināms kaut kas par mašīnām, par būvēm, par vielām, par zvaigznēm, par dzīvniekiem. Ja, šķiet, ka mēs jau zinām tik daudz lietas, jums tik milzīgs informācijas apjoms, bet mēs visu laiku turpinām uzdot ar vien jaunas jautājumus. Tad saka, ka katrs jautājums mums aizved pie ar vien jauniem jautājumiem. Ja, un tādā veidā mēs virzamies priekš, uzzinām jaunu informāciju, mainām savas paradigmas un mainām pasauli. Un Arvinds ir pārliecināts, ka tehnoloģijām mums būtu jāpalīdz attīstīt šī jautājuma uzdošanas spēju, un ka tehnoloģijas mums iemācīs, palīdzēs uzdot tādus jautājumus, kādus mēs līdz šim nekad neesam paši iedomājušies uzdot. Un tādā veidā palīdzēs mums attīstīties un būt vēl vairāk cilvēkiem. Un līdz šim, vienmēr, kad mēs kaut ko neesam zinājuši, ko mēs parasti darām, ja mums nav atbildes kādi jautājumi, visticamāk mēs dodamies uz Google un iegooglējam. Ja, un Google ir ļoti zīmīgs šeit pieminēt šajā sakarā. Jo Google vispār tiek uzskatīta par vienu no pasaules, ja ne pašu veiksmīgāko biznesa modeli, ļoti daudz ir mēģinājuši kopēt arī citu lieliem milžiem, nevienam tā īsti nav izdevies nokopēt, un vienmēr tic uzskatīts, ka Google ir tāds neaizskarbs pasaules milzis vismaz līdz šim. Un interesanti, 2024. gada beigās prestižais žurnāls The Economist publicēja rakstu, ja, vai Perplexity apdraud Google. Ja, un ne bez pamata. Ļoti daudzi cilvēki pārgāja no Perplexity uz Google. Vairs nebija tā pašsaprotama, ka tie jautājumi, ko mēs ikdienā gribam noskaidrot, tikai automātiski jautāt Google. Ļoti daudz cilvēku sāk šos jautājumus uzdot Perplexity. Ja, un uzņēmums ārkārtīgi strauji attīstījās un izauga šobrīd novērtēts. Protams, nevar salīdzināt joprojām ar Google, bet novērtēts $16 miljardiem vērtībā.
Viņi izveidoja tikai parasti nesen pabeiguši augstskolas studenti, tikai doktoranti. Jā, atvainojiet, es pārteicos. Paldies, Andri. Jā, tātad no Google pārgājis Perplexity. Šķiet, ka es droši vien, ja jūs tā rakstot, viņi jau teica, ka pārgāja no Perplexity uz Google. Un arī es pats, jā, es domāju, ka es salīdzinoši, kādreiz par 100% izmantoju Google, tad šobrīd es 80-90% gadījumu izmantoju Perplexity, un 10-20% gadījumu, man nepieciešams kaut ko noskaidrot, es jautāju Google. Un kāpēc? Jā, iespējams, tie, kas liela daļa ir izmantojuši, droši vien saprot, bet nedaudz apskatīsim arī šo te funkcionalitāti Perplexity. Mājaslapa tā arī rakstās Perplexity, ja tiešām būs nepieciešams reģistrēties. Ielikšu arī saiti, vienā čatā Mārtiņiet man dzird, tad ielikt lūdzu arī Mārtiņš man asistents otrā čatā. Un būs nepieciešams reģistrēties, varbūt kaut kas ir mainījies, kopš laikam, kad es reģistrējos, viņi piedāvā funkcionalitāti arī bez reģistrēšanās, bet pēc tam ieejot, tas skats ir diezgan vienkārši. Jā, līdzīgi kā ChatGPT, mēs redzam loku, kurā mēs varam jautāt un uzdot šos te jautājumus. Šeit kreisajā pusē ir pāris funkcijas, kurām, es domāju, nepievērsīšos šodien, jums nav īpaši nozīmīgs pats, ja viņas nemaz neizmantojat, tur iespējams veidot tāds kā blogus un apstīties, ko citi cilvēki veido un lasīt ziņu apkopojumus, bet pievērsīsimies pašam svarīgākiem, ko mums vajadzēs izmantot šajā nodarbībā. Un tātad ir loks, kurā var jautāt jautājumus, un ir divas sadaļas. Viens ir tā kā search, kas ir klasiskais Perplexity meklēšanas funkcija, un otrs ir research, kas nozīmē, ka viņš meklēs daudz padziļinātāk, sniegs padziļinātāk skaidrojumu un arī apskatīs daudz vairāk avotus. Tas, kas man uzreiz ir jāpasaka, Perplexity pats par sevi nav LLM, tātad viņš nav šis te lielais valodu modelis. Viņš savā darbībā izmanto citus valodu modeļus, un ar maksas versiju, patiesībā mēs varam katram jautājumam izvēlēties, kuru mēs gribam izmantot. Bezmaksas versijā viņš pats izvēlas, kurš modelis būs vispiemērotākais. Un teikšu godīgi, neesmu redzējis vajadzību pats mainīt šo modeli, viņš ļoti labi strādā arī šajā te versijā, kurā viņš pats izmeklē. Un bezmaksas versijā mēs arī šo te research funkciju varam izmantot līdz 3 reizēm dienā, tātad iegūt padziļinātāku atbildi. Lai būtu vairāk šīs iespējas ir jāņem maksas versija. Bet, teikšu godīgi, iespējami izmaksas, lai gan es Perplexity izmantoju daudz ikdienā, es nepērku maksas versiju šim rīkam, jo pirmkārt man reti, kad vajag šo research funkciju vairāk kā 3 reizes dienā. Otrkārt, arī šī te parastā search sadaļa, manuprāt, strādā ļoti atbilstoši, lielākoties sniedz tās atbildes, kas man ir nepieciešamas. Tad šeit ir iespējams izvēlēties modeli, un viena ļoti būtiska funkcija Perplexity ir, ka viņš var tāda saucamā fokus funkcija, jūs varat norādīt, kuros resursos tieši meklēt šo te informāciju, kas jums ir nepieciešama. Var meklēt visā internetā, redzat, viņš ir darbojas kā meklētājs, var meklēt tikai un vienīgi zinātniskās publikācijās, vai arī gan. Un tā ir tāda būtiska sadaļa. Tajos brīžos mums vajag, piemēram, jau pieminētiem kursa darbam, bakalaura darbam, maģistra darbam, arī doktora darbam, vai vienkārši mēs gribam atrast informāciju, kas ir zinātniski pamatota, balstīta izpētē, mēs varam izmantot šo te funkciju un atlasīt, pelnas graudus no pelavām un meklēt tikai zinātniskajās publikācijās. Droši vien uzreiz būs jautājums, vai viņš piekļūst arī maksas rakstiem? Nē. Tomēr, kad es pats biju students, man arī bija tāda paradigma, ka visi zinātnes raksti, es studēju sociālās zinātnes, ka visi zinātniskie raksti pārsvarā ir vienā, divās datubāzēs galvenie, ja nekur citur nav, tad, tagad tā man skatījums ir mainījies, pēc tam noteikti ir Perplexity. Patiesībā jau tie zinātniskas publikācijas ļoti plaši pieejams arī citos resursos, vienīgi šajos resursos bieži vien nav attīstīts tas pats SEO, lai viņi būtu viegli atrast ar Google un tie raksti bieži paliek nepamanīti. Bet ar Perplexity palīdzību ir iespējams piegūt ļoti daudz arī zinātniskiem kvalitīviem rakstiem, neizmantojot šīs te maksas datubāzes. Protams, arī maksas datubāzes jums ir regulāri jāizmanto, droši vien tāpat neaizstās un būs nepieciešamas. Un ir iespējams arī meklēt dažādos sociālos tīklos. Un šeit viņš galvenokārt meklē Redditā, kas tāda kā interneta patiesības biblioteka. Un ļoti noderīgs rīks, mums vajag atbilst kaut kādu ļoti specifisku jautājumu. Jā, arī, piemēram, tie paši problēmas ar mākslīgā intelekta rīkiem, tur bija neliela problēma ar Notebook.lm. Citiem dalībniekiem, ko jau bija vēl, viņi nav pieejami tādos klasiskos ziņu portālos, apskatos, un tā bieži vien arī svaigāko informāciju, tīpaši par visādām problēmām, specifiskiem jautājumiem, visbiežāk piegādā tieši šajos sociālajos tīklos, kur cilvēki apspriež par problēmām, viens otram komentē, palīdz, un tādā ziņā es ļoti bieži izmantoju šo social funkciju, kas palīdz man piekļūt dažādām diskusijām un atrast atbildi uz jautājumiem. Ok, Aši arī pamēģināsim, uzliksim, ka mēs meklējam visās 3 vietnēs. Šeit vienkārši pasaka, ka ir iespējams pievienot arī failus un izmantot balss modeli, bet to mums šodien nevajadzēs. Un es uzrakstīšu, es esmu universitātes pasniedzējs un gatavoju lekciju par AI rīku riskiem, draudiem, nemāk rakstīt un iespējām. Lūdzu, sagatavo informāciju 40 minūšu lekcijiem un meklējumu. Redzam, ir sagatavot atbilde, un viņš man uzreiz jau sniedz atbildi, līdzīgi kā chatbotu lielie valodu modeļi. Jā, redzam, jau ir aprakstīts iespējas, riski un draudi, dažādi vēl jautājumi arī studentiem ir iedots kopsavilkums. Tas, kas ir forši pie katras no atbildēm, ko mākslīgais intelekts man ir uzrakstījis,
Ok, šeit kaut kāda kļūdiņa pie viena dažām nav, bet šeit vienkārši viena atsauce noteikti ir uz abiem diviem. Viņš liek klāt arī atsauces, no kurienes viņš šo informāciju ir ņēmis. Ja? Piemēram, šeit ir no kaut kāda PDF dokumenta Rīgas Stradiņu universitātes sagatavota. Tur vēl redzam, ir kaut kādi dažādi raksti, Eiropas parlamenta raksts, atkal tas pats Rīgas Stradiņu universitātes dokuments, vēl cits PDF dokuments un tā tālāk. Tad viņš katrai atbildēja dot pamatojumu, no kurienes viņš šo informāciju ņēma. Mums ir iespēja tādā veidā pirmkārt pārbaudīt, vai tā informācija ir patiesa, vai viņš viņu ir sapratis pareizi, un iegūstam tātad daudz kvalitīvāku atbildi, varam pārliecināties, vai mākslīgais intelekts nehalucinē. Ir arī sadaļa avoti, source, un tur varam apsīt visas avotus, ko viņš ir izmantojis, lai viņš šo atbildi varētu sagatavot. Papildus tam, kad šī atbildi viņš ir iedevis, viņš uzreiz arī dod mums nākošos jautājumus, kas mums palīdz šo jautājumu izpētīt dziļāk. Atcerieties, ko stāstīju par Sokratu, kā Perplexity ir iedvesmojies no tā. Ja iespējams, es uzreiz gribu uzzināt, kā mākslīgais intelekts var izmantot, uzlabot darbinieku pieredzi. Jā, vai tieši kā mākslīgais intelekts izmantot laikietilpīgiem uzdevumiem. Perplexity man palīdz saprast, kas ir tie jautājumi, ko es pats varētu gribēt uzzināt, lai es varētu par šo tēmatu uzzināt vairāk. Un ja es būtu izmantojis to research sadaļu, tad tur tie avoti visticamāk būtu ap 80 līdz pat 100. Un arī droši vien tas apraksts būtu garāks, un arī šeit atsauces būtu vairāk, ne tikai šīs te dažas, ko jūs varat redzēt. Tāpēc šis rīks, viņš ir ļoti labs, ka mums vajag tiešām meklēt informāciju internetā. Mēs zinām, ka ir kaut lieta, kas kaut kur pastāv, un vajag atrast šo atbildi. Viņš ir ļoti labs, ka mums vajag nepieciešams iegūt atsauces, ka informācija ir svarīga. Es ļoti bieži Perplexity izmantoju, lai uzdot jautājumus par Latvijas likumdošanu. Viņš ļoti labi strādā šo te likumu LV, un tad es vienmēr varu, ja tas ir saistībā ar darbu, kas ir svarīgi, es varu aiziet pats šo likumu projektu, ko viņš ir minējis, un izlasīt, pirmkārt apstīties, vai viņš nav novecojis. Viņam dažreiz gadās tā kļūda, ka viņš ieliek neaktuālus likumus, nepārāk bieži, un izlasīt, vai es tiešām pats saprotu. Daudz vieglāk nekā burties cauri likumu LV pašam, ja, viena no funkcijām, kā es to izmantoju. Un jūs iespējams teiksiet, bet hei, to pašu dara arī ChatGPT, ja, vai citi rīki. Un jā, ja es man jautātu, kas ir otrs labākais internetu meklētājs no rīkiem, es teiktu, ir ChatGPT, bet tīri salīdzinot ar pašu personīgā pieredze par to, kā viņš iedod atbildes, cik vēl viņš iedod atsauces un cik plašu avotu klāstu viņš apskata, tad Perplexity, manuprāt, ir līderis, tā arī uzskata apskatnieki šobrīd. Protams, OpenAI ļoti cenšas skriet līdzi no tā pirmajām nodarbībām, kad šo stāstīt, ir OpenAI jau krietni pielicis klāt, tad ChatGPT, jā, izstrādātājs. Joprojām Perplexity, manuprāt, ir pārāks. Un viņam arī funkcija, kur mums šodien vajadzēs, tad, kad mēs strādāsim, viņam ir funkcija export. Jā, tas nozīmē, ka viņš uzreiz var saglabāt kā Word dokumentu vai arī kā PDF. Jā, mums šodien to vienkārši vajadzēs, tāpēc parāda šeit funkcija export, tad spiešam PDF. Apskatīsimies, viņš uzreiz arī to PDF saglabā. Nezinu, kāpēc, vai man internet problēmas vai kas baigi ilgi viņš meklē. Un tad redzam, jā, šeit smuki sagatavots rakstīņš, dažreiz viņš gan kļūdās nejaušām uzliek arī to pašu promptu augšpusē. Nu, tad ir jāsaglabā kā Word dokuments un jāizdzēš. Šajā gadījumā viņš man smuki ir ielicis visu atbildi klāt arī tās pašas atsauces un apakšā avoti, kas ir izmantoti šī raksta tapšanā. Jā, un tad viņš man jau lejupieliec datorā, viss ir smuki gatavs. ChatGPT joprojām to nespēja izdarīt. Vakar iznāca atjauninājumi, šodien tur rakstīt, ka maksas versijā tagad Deep Research sadaļā arī ChatGPT beidzot to var izdarīt. Jā, bet Perplexity par jau kādu laiku. Savalkot kopā, tad tās priekšrocības galvenās precīzi informācija ir atsaucēm. Varam tātad izmantot, pārbaudīt šo informāciju krietni vairāk, šo informāciju uzticēties, šī brīnišķīgā fokus funkcija, kas ļauj atsījāt, kuros tad kādu veidu materiālus mēs gribam, kur mēs gribam meklēt. Tāpēc viņš ir arī piemērots akadēmiskajiem darbiem vai ļoti specifiskai izpētei. Vienkārši lietojums, un, liekas, tā viena no galvenajām priekšrocībām šis bezmaksas režīms ir augsts veiktspēja. Trūkumi Perplexity nav piemērots radošiem uzdevumiem. Nu, tur noteikti nevajag izaicināt viņu uz kaut kādu brainstormu vai prasīt uzrakstīt pasaku. Dzēju, neko tādu nevarēs Perplexity izdarīt. Jā. Tas rezultāts būs ļoti nekvalitīvs, tikai ChatGPT pirmsākumos praktiski. Nevar apstrādāt attēlus un audio, saprotu, ka teksta dokumentus tie rakstīts nav iespējams, bet es teiktu, ka ir ļoti grūti integrēt ar citām sistēmām. Iespējams ir vienkārši sarežģīti. Un, protams, tāpat kā visai rīki arī mēdz halucinēt. Un tad vēl viena trūkums jāpieliek specifiski mums tieši šeit Latvijā. Perplexity ir krietni sliktāka latviešu valoda, kā piemēram ChatGPT. Ja viņam tur gadās dažreiz kaut kāds brīnums uzrakstīt latviešu valodā, pat izdomāt pašam savus vārdus. Līdz ar to, ja man nevajag kaut ko ļoti specifisku par Latvijas likumdošanu, tad es vienmēr Perplexity strādāju angļu valodā. Vēl arī jāņem vērā, ka ja mēs rakstīsim šo promptu, ja uzvedam latviešu valodā, tad Perplexity ļoti bieži arī sākumā meklēs mājas lapās avotos, kas raksta latviešu valodā. Un tas ir svarīgi, ja mēs gribam veidot, piemēram, uzņēmumu starptautiskā vidē dažādās valstīs, un mēs gribam veikt šo konkurentu analīzi, ko mēs šodien arī veiksim, bet to uzvedni rakstām latviešu valodā, tad pastāv liela iespēja, ka Perplexity palaidīs garām kaut kādas svarīgas konkurences ārzemēs, jo par to nebūs rakstīts latviešu valodā rakstītos mēdījos. Jo nav tā, ka viņš pa 100% meklē tikai latviešu rakstošos mēdījos, bet tāda problēma ir, ka viņš fokusējas uz to raidījuma raksta. Bet trūkumiem var pieminēt arī, ka statistikas datus var aizpildīt pats, balstoties uz pieņēmumiem, ka ir citur Eiropā. Tā, man ir mazliet jāpadomā. Vakar es absolūti uzreiz galvu nestrādā, bet nolasīju. Un kamēr es padomāju, aicinājums, ok, tie, kas jau ir mēģinājuši, tie varbūt nebūs tik interesanti, bet tie, kas nav mēģinājuši atverēt Perplexity mājaslapu,
un pajautājiet kaut kādu jautājumu, kur ir nepieciešama meklējuma internetā, piemēram, nezinu, tas pats konkrēts likums vai lietošanas instrukcija, ko citu cilvēku pieredzi un noskaidrot, cik forša vai neforša atbildi par Plexis jums iedos. Jā, varat ar savām pārdomām arī atsaukties šeit Zoom chatā, lai saprastu, kā jums patīk vai nepatīk šis rīks. Jā, tie, kuriem ir meklējuši, paldies, Raiti, ka uzrakstīt savus pārdomus, arī citi var uzrakstīt, kā jums šķiet, kuros brīžos par Plexis noder visvairāk un kuros mazāk. Paldies, Raiti, sapratot. Ja? Par Plexis tātad var pats aizpildīt statistikas datus, un ja nav dati par Latviju, viņš aprēķina pēc proporcionalitātes no citiem. Ja? Un tādā veidā arī notiek šī te kalicinācija, ko viņš samelo. Ja? Viņš ļoti grib būt atsaucīgs, palīdzēt, un dažreiz tas sanāk sliktāk. Uzdevumam 8 minūtes apmēram. Paskatīsimies, kā jums izdosies, un redzēsim, kā par Plexiem šobrīd sanāk.